Es sveicinu jūs ar mieru, Dieva žēlastību un svētībā. Dievs visaugstākais un svētītais saka svētajā Korānā, stāstot par faraonu un viņa tautu. Ne debes, ne zeme neraudāja par viņiem, un viņiem netika dots atlikums. Šeit ir nolēdus kādu vēsturisku patiesību, kas iepriekš nebija zināma, proti, ka senie faraoni ticēja, ka debesis un zeme raud, kad kāds no viņiem nomirst. Debesis un zeme raudāja, kad kāds no viņiem nomirst. Tas kļuva zināms, kad 1909. gadā tika atklāts rozetes akmens un tika atklāts tas, ko sauc par piramīdu tekstiem, jeb rakstiem, piramīdas tekstiem. Komentāru sadaļā ievietošu piemēru tam. Un šis pieminējums, tas ir pieminējums, ka debesis un zeme raudāja, kad nomira kāds no faraoniem. Tas nav minēts ne vecajā, ne jaunajā derībā. Tāpēc neviens nevar teikt, ka tas būtu aizgūts no šiem avotiem, un tas ir pierādījums islāma patiesumam. Un miers, žēlastība un Dieva svētība lai ir ar jums!